Esiet sveicināti Patreon epizodē. Mūsu epizode ir atbalstītājs. Mums ir noslēpts, man skan mikrofons. Jā. Mums ir noslēpts viens sponsors šajā epizodē. Jūs varbūt acīgākie klausītāji pamanīs, kas būs mūsu epizodes atbalstītājs. Jā. Es savai sieviešu, es tikai vienu pudeli ar sēniņu izdzēšu. Un tad jau malc mājās. Nu, es pat 3 tikai vienu pudeli izdzēru. Kas tad tas ir? Tas ir tikai bišķiņu virs litra. 4,5 litrīgi šņabi pudeli. Tas ir kaut kas. Tas ir tas, ko mēs tiecamies, kā sabiedrība, mēs jau sen to bijām pelnījuši. Bet, ja nedrīkstēja pārdot, tev nav austiņas? Laikam tā sanāk. Ir jābūt. Kur tad tas? Moška 2 ir. Paskaties. Tev vārds kaut kāds. Vai nē. šis to palīdz? Labi, es varu izteikt bez, es jau uz dzirdu, it kā. Man viss kārtībā. Galvenais, vai mani var dzirdēt? Tu man blāks apsēsties un pēņem šito. Bet mani var dzirdēt, viss kārtībā. Nē, Man tev var nevajag. dzirdēt. Bet man pohu es īsti. atnesīšu. Nē, man nevajag. Atnesīšu Man nevajag. austiņas. Dāvi, beļaģi! Nē, Džeks, tu uzviet pauzi. Ko mēs tagad runāsim? Tev ir pauze vai nav? Tā liekas, ka Dāvis pēdējā laikā ir īdzīgs palicis, kopš viņš beidz masturbēt. Jā, sākās tumšākie mēneši. Uzsākiem, ne? Bet es tikai lieku, tu būtu vienkārši pasies, es pagājuši ausu uz otru pusi un tu piespiedies man klāt. Nu jā, Un mēs tā abi visu dzirdam. epizodu Nu jā, sēžam. tā mīļi. Un mēs abi tā ķiķinām. Jā. Nu, pa laika apstākļiem nākamā mūsu tēma, vai ne? Pēc tev iet epizodē, Paldies. ne? Liekas, tu uzspēt kaut ko. Šito mēs izgriežam. Nē, negriežam, viss kārtībā. Mēs Visu varam atstāt. mēs- Šī ir Patreon epizode. Tā Patreon epizode, mēs parasti šeit sēžam par pliku kuli, tāpēc šoreiz jau ir daudz. Plus mums bija labs sākums. Tas, ko es gribēju teikt par to, ka aizliedz. Tu vispār tur varēji arī spraust. Bet, ja tu dzirdi, ja tev skan abas Man austiņas, skan labi. jā, bet aizliedz tos 2-litrīgās alus pudeles pārdot. Bet 4,5 šņabi, that's fine. Jā, bet es esmu novērojis arī, ka tādi, nu, teiksim, es neteiktu bomži varbūt, bet nu, tādi pat pusbomži, jā. Kā var redzēt, ka cilvēkam ir kur dzīvot, bet, nu komunāls viņš diez vai maksā, jā. Un dušaņš diez vai iet. Ka tie vienmēr ņem konkrētos lielos, stipros alus, ka tas ir viņa tāds top iecienītais dzēriens. Man liekas, ka tu vari daudzāk izbaudīt, bet vienkārši kā fiks izpīšu šnāmu, tu esi apisies, bet man liekas, daļa no tā, ka no šos visu dienu buhāja aliņas. Tagad tu visu dienu buhā. Bet tu negribi tā kā viens šots un tu esi apisies. Tu vēlas tā kā bombas izbaudīt visu dienu. Ķipa, man nav darbs, man ģimene, man sieva aizgāja, bet vienīgais, ko es izbaudīju, ir visu dienu dzert. Ja tu fiks piepsies, nevar visu dienu dzert, tu piepsies. Bet tālāk tu vari visu Bija dienu viens dzert. fujiks, kurš bija uztaisījis TikTok arī tāds Dāvis, kurš neesmu es, bet viņš bija uztaisījis analīzi McDonald's vai Hesburgerā laikam, kura ēdienu pērkot, tu vari vislētāk dabūt kalorijas, vislētākā tur 100 kaloriju cena ir kuram ēdienam, un tāpat tās lētākā proteīna cena, ja tu gribi tā kā kačaksēs, kur tu lielākais daudzums proteīna, pa vismazāko cenu tu var iegūt. Bomžiem vajag uztaisīt šitādu pa alkoholu, kurš ir, jo iespējams, stipri reāli nav lētākais veids, kā apsisties. Tā ir rodikolons. Nu, bet tur tā kā, iespējams, jo varētu būt, ka šņabas īstenībā ir vieglākais veids, kā apsisties. Varētu būt. Mums vajag šādu pudeli aiznes, ķipā vidi, ko uzsāmēt, kāds bombžiem uz Ziemassvētkiem, ka mēs šādu pudeli aiznesam. Un kas notiek tālāk? Ja mēs sēžam tās bēdīgas, kā šovu vēlēs, tā kā šnābīčos, nu tu vai? Viņš iedod tādu pudeli. Un tajā pudelē ieliekam ērtag, lai mēs varam izsekot, kur tā pudele ir. Un tad ejam vienkārši filmēt un Jā, skatīt. viņš bija, ko tas šitrums paliek, pēc tam ieliekam ērtag, un gaņā kuņģītam bomzīt. Un viņš tiešām izdzēr tāds. Kāds pasteikums? Vai mikrofonu, tur varētu ieslēgt mikrofonu, ielikt, lai var dzirdēt, ko viņš... Ja kā var dzirdēt, kā viņš vēm pēc tam, jā. Kā viņš aiznes savam draugam, pasīs, ko man uzdāvā. Kādi bomžiem ir draugi? Bet tas būs bailīgi tāpat. Es domāju, ka bomžiem ir vairāk draugi nekā Kā? parastiem cilvēkiem. Nu varbūt. Jo viņiem ir vienkārši, pirmkārt, viņiem ir jādraudzējas, lai viņi varētu kopīgi tā kā tikt galā. Man liekas, viņiem bišķiņ vairāk sociālās lietas. Viņi pārsvarā tur buhā arī kopā. Cilvēki, kas strādā visu laiku, Kolēģi, tā saucamie. tiem jau nav, nevienmēr tavi kolēģi ir tavi draugi. Nekad tā nav bijis un nebūs. Nē, dažreiz tā ir. Nē, tā nav. Viņi ir konkurenti un ienaidnieki. Nu, iespējams, jā. Tas mums kaut kāds mazāks klasīja, vai, teiksim, zoostācijas bērns, vai kaut herīna lietotāju. Viņam visām milzīgas sociālās alpas draugiem. Ja, es dabūju dēvu no viņa mamma, bija Lomks, satikoši domās, kopā pizdījām metālu to čalu. Tev tā kā mēs esam tur 25 herīna lietotāji. Tā nav jāpavada. Viņiem labs WhatsApp čats gan jau, es domāju.
Ko šodien? Herīnu, jā, Kāds vēlas lietot herīnu šodien? Jā, actually, tas ko domāju pēdējais. Tieši bija plānojis, bija tāda ideja, tieši niezēja mazliet. Jo viņam visam, teiksim, tagad skaties kādu interviju, kas, bijušais lietotājs, jo es nelietoju jau 7 gadus, un, ja godīgi, es pazīstu kaut 27, kas pārnozējuši. Tīpaši tagad to fentanils ļoti bieži nomest. Man nav 27 čomu, ko es pazīstu, kas var nomirt. Es pat nevaru tik daudz dabūt, ja man visi čomu nomirt. Jā, man 27 nomirt. Bet daļa vēl dzīve, daļa atmetos. Cik tu pazini cilvēku? Es tā bija laba dzīve, ko tu biji čīkst? Jā.